Kam pieder vismaz 50 miljonus latu vērtā tehnoloģiskā jeb tā sauktā bufernafta, kas kopš 1997. gada atrodas uzņēmuma Latros Trans cauruļvados? Atbildes uz šo jautājumu joprojām nav, lai gan pagājušajā nedēļā Latgales apgabaltiesa savā spriedumā noraidīja Baltkrievijas uzņēmumu prasību uz šo īpašumu un būtu tikai loģiski, ja savas īpašumtiesības tādā gadījumā pieteikt arī Latvijas valsts. Taču atbildīgās ministrijas šaubās, vai valsts ir tiesīga šo īpašumu pārņemt. Viedokļus uzklausīja Māja Migla. Pirms gada Baltkrievijas uzņēmums Polots Transneft Družba iesniedz tiesā prasību atzīt par sev piederošu 150 000 tonu tehnoloģiskās naftas, kas atrodas uzņēmuma Latros Trans naftsvados Polots Kvēnspils Latvijas teritorijā. Latgales apgabaltiesa nolēma, ka nafta Baltkrievijas uzņēmumam nepieder, nesniedzot skaidru atbildi, kam tad īsti šī nafta pieder, un atstājot atklāt jautājumu, vai Latvijas valstī būtu jāpiesakās uz šo īpašumu. Ekonomikas ministrija pārliecināta, ka tiesāšanās par bufernaftu ir naudas un laika tērēšana. Latvijas valsts, ja viņi vēlētos iet uz šo tiesu, un mēs esam to juridiski analizējuši, Latvijas valstī nav pamata šādu prasību par naftas piederību celt. Nav tāda pamata, ka valstī tas piederētu. Protams, teiksim, kā lai pasaka, viegliprātīgi rīkojoties, Latvijas valsts varētu tādu soli spērt. Bet tas principā būtu pretrunā likuma par izšķērdēšanas novēršanu normām, kas nosaka, ka valstī tomēr ir jāizvērtē darbības, tās tomēr ir izmaksas. Taču pēc advokāta Jāņa Zelmeņa domām šis ir īstais brīdis, kad uz naftu 50 miljonu latu vērtībā varētu pretendēt Latvijas valsts. Sadurķoja bija prasība no Baltkrievijas valsts uzņēmuma, kurš uzskatīja, ka tikai Baltkrievijas teritorijā pieder Baltkrievijai, bet arī Latvijas teritorijā pieder Baltkrievijai. Var redzēt ļoti, man liekas, kontrastu un pretēja pozīcija, tā kā tur valsts mēģina vēl citā valstī pierādīt, ka tā ir viņa nafta. Mūsu valsts pat savā valstī negrib atzīt. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka Latvijas valsts pat labāk nevar procesuāli iesaistīties bufernaftas jautājumu izšķiršanā, jo ir bijis tikai pirmās instances tiesas spriedums. Man nav varbūt tādas viennozīmīgas atbildes uz to, kāpēc Latvijas valsts nav iesaistījusies šajā procesā. Šobrīd gan jāatzīst, ka civilprocesuāli šajā lietā mēs iesaistīties vairs nevaram, tāpēc, ka civilprocesa likums to nepieļauj. Kas attiecās tātad uz tālāko, tad mēs vērtēsim šo tiesas nolēmumu, iespējams arī nākamās instances nolēmums, ja tāda būs, un attiecīgi tad arī nepieciešamības gadījumā Tieslietu ministrija paudīs savu viedokli. Valdības mums Latvijā nāk un iet, un negrib šitā valdība cita paņems. Jo tas ir valsts īpašums. Nevajadzētu sastrādāt tikai tik daudz vai tādā pakāpē, kad jau arī tām citām valdībām būs grūti. Savukārt uzņēmums Latros Trans uzskata, ka bufernafta ir Latros Trans īpašums, kā tas bijis iepriekšējos 20 gadus, jo tā ir neatņemama naftas vada infrastruktūras sastāvdaļa. Vairāk citi eksperti gan domā, ka nekur nav strikt norādīts, kam pieder īpašumtiesības uz cauruļvados esošo naftu. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.